tagad tā problēma ir bērni ļoti gudri, viņi ir zinošāki tehnoloģijās, kas ienāk skolā, kur skolotāji nezina. Skolotāji jūtās nedroši, un skolotāji nav gatavi pielaist viņus tik tuvu, cik viņi varbūt gribētu, varētu būt un varētu ar to palīdzēt un iegūt vairāk. Tā ir viena lieta, un otra lieta ir tā, ka tas ir jautājums par to, kā to uztver. Neviens bērns jau, man pirmajā gadā bija, arī kā Oskaram, visi man mīlēs Romi, savu šī ideā. Bet ir jāsaprot, ka katram cilvēkam jau patiesībā ir savu pieeja, savas lietas, ko viņš sagaida, un skolēni novērtē. Bet, ja arī tu neesi mīļākais skolotājs, viņi novērtē labu procesu, viņi novērtē labu stundas, viņi novērtē to, ka pat viņiem izturās godīgi, ka viņiem saka, ko no viņiem sagaida, ka viņi saprot, ko no viņiem īstenībā grib. Un tas nav vienmēr par to, vai es būšu viņa mīļākais vai nemīļākais skotājs, vai viņi man ienīst, vai viņš manā stundā nevar vaļā pierakstēt, tad viņš man ienīst. Tas galīgi nav par to. Viņš tajā stundā gribēja parādīt savam klasbienam, ka viņš var šitām, un šitais skotājs tā var. Vai tam skotājs ir tā, un varbūt viņš vienkārši grib, lai viņam pievērš uzmanību. Tas nozīmē, ka mēs tehnoloģiju ziņā vairs nevaram konkurēt. Es ar viņiem viennozīmīgi, tāpēc, ka viņi nāk ar iPhone'iem, iPadiem, jaunākajiem. Tad mēs diskutējam par to, ka 4. iPads ir labāks nekā kurš tur tas iepriekšējais iPads, un tad viņi man stāsta salīdzina. Tas, ko es varu darīt, es viņiem varu parādīt to vidi, kad es arī māku lietot, internetu. Mēs YouTube'ā skatāmies video. Es salikusi esmu viņu sataisītos darbus, mēs sociālās zinībās tagad taisījām par veselīgu dzīvesveidu, ļoti labi sataisīt videos. Es salikus un tagad priecājos, skolotāji mums ielika mūsu video YouTube'ā. Tas tā forši, ka viņiem ir skolotājs, kas pielāgojas tam, ko viņi grib. Jo līdz šim tā neviens nav darījis viņa vietā, nav likts YouTube'ā video. Tā. Tas viņiem to viņi novērtē. Es nekad nebiju iedomājies, ka es varu tik daudz iemācīties no 6. klases bērnu. Man ir tādi topoši Einsteini, tur divi, ka vienkārši viņi atnāk kaut ko man stāsta, rāda, kā viņiem izgudrināja. Viens čalīts ir izgudrojis pats savu no papīra uztaisījis iPad. Viņam ir tāda kartona pamatne, viņš te ir iestiprinājis tādas strēmels, kas bīdā šādi, tu var uzrakstīt un pabīdīt to tekstu. Ir 3 strēmels, kas bīdā šādi, tu viņi var aizvērt te ar magnētu. Šitien augšā ir iemontēta pildspalva, viņš saka skolotāji. Nekrīt ārā, jūs redzat, nogriez speciāli viņai galu, bet tā ietais izskatās tādu, ka viņš tur, mēnesi ņēmies ap viņu, un viņam tāds, viņš katru vasaru kaut ko izgudrot, un es stāvu uz tāds dzīvē tādu nevar uztaisīt no papīra. Un 6. klases bērns man atnāk, ko redzēt skolotāji, tādu prieku un gandarījumu rādu, tik forši, Man ir tieši tas pats stāsts par tiem video. Man puikas dabūja tikko 10. uztaisīt tādu video. Es tiešām tādu nemāku taisīt. Uzlikta mūzika, tur pareizās teorijas saliktas, tur bildes mainās. Es tādu nemāku taisīt. Un viņi priecājas vienkārši, ka viņi to potenciālu, kas viņiem iekšā ir, ko viņi zina, ka viņi pie manis, piemēram, sociālo zinību stundās var ļoti labi izmantot. Par to viņi ir gandarīti. Nevis par to, ka mēs varbūt, tur kaut kādas augstākas tehnoloģijas izmantojam, bet par to, ka mēs ļaujam. Mēs ļaujam parādīt, ka viņiem ir iekšā, ka viņiem tas interesē. Un viņi ir ļoti gatavi īstenībā stāstīt un dalīties. Viņi ir ļoti lepni, ka viņi var skolotājiem palīdzēt, kaut ko izstāstīt. Un daudzkārt skolotāji baidās nokāpt no tā savu plauktu, jo viņiem ir tā mācīts, viņi visu mūžu tā ir strādājuši, un viņi nevar nokāpt. Viņi varbūt pat viņi saprot, ka vajadzētu, bet viņi nemāk nokāpt no tā plaukta un saprast, ka patiesībā viņš man var palīdzēt, un es to pieņemu, vēl tikai ceļu savu prestižu, nevis sagrauju, un viņi tā domā, ka es neko nezinu. Jo daudziem vēl joprojām sēž iekšā tā sajūta, ka man viss jāzina. Man jau arī bija, kad es nācu misiju, man likās, šausmas, ķīmija, bioloģija, man taču viss jāzina. Bet procesā ļoti daudz ko var iemācīties, un arī bērni paši, viņi daudz lietās arī ķīmijā, viņi tik daudz ko zina. Viņi tiešām ir ļoti, ļoti izglītoti, un tie, kas lieto internetu arī visādām citām lietām, viņi patiesībā ļoti, ļoti daudz zina. Un es nekad nevienam neļauju savā klātbūtnē teikt, ka mūsdienu briesmīgi, kur viņi noraksta. Jo viņi patiesībā ļoti, ļoti gudri tie bērni. Tikai varbūt tās metodas, kuras mēs viņiem piedāvājam, nepalīdz viņiem parādīt to, ko viņi var un kā viņi var. Es vienkārši fanoju par to, ka bērni zina krietni vairāk, un es viņam ļauju to parādīt. Ko es daru, es viņam parādu, ka to var pie manis parādīt savu zināšanas.
Tā kā jā. Tā mācīšanās var nav tikai par zināšanām vai par kaut kādām tehnoloģijām, lai tām es arī tehnoloģijās neko nesaprotu, un es no viņiem mācos. Bet atkal, es laiku to sestos piesauc, ja, bet nu, kāda sestās klases bērnam ir dzīves uztver. Jo viņš man vienā sarunā pēc stundas, mēs tur kaut ko runājamies par mācību lietām, par visu kaut ko, viņš tā stāv tā. Es saku, ziniet, skolotāji, es tā padomāju. Ziniet, ko es gribu sasniegt dzīvē? Nu, kāds tad ir mērķis? Es gribu izaugt par sirsnīgu, labsirdīgu cilvēku. Sestā klase, jā, un man vienkārši viss man acis pludē. Nu, kur vēl foršāk? Sestās klases bērns. Un tu esi devis viņiem, nu, es nezinu, es vai kāds cits, bet ir devis to iespēju, nu, līdz tam nonākt un šādas lietas pateikt, jā, nu, ka tu redzi, ka var lietas darīt citādāk. Viņš tad, paskaties, ka apkārt tu dari tā, bet es gribu labsirdīgs, sirsnīgs cilvēks. Aiziet.